Augstskolām un koledžām ir jāveido sadarbība ar industriju, kā daļa no ES un nacionālām stratēģijām. Mērķis ir panākt zināšanu nodošanu divos virzienos. Tas ir labi universitātes pētniecības profilam un nodrošinās to, ka izglītība ir nozīmīga darba vietā. Tas paver daudz dažādu veidu sadarbības iespējas. Kad dialogs starp universitāti un industriju ir nodibināts, bieži vien ir daudz iespēju, ko abas puses atzīst par appusē izdevīgām. Pētniecība, acīm redzam, ir viena no jomām, bet personāla attīstība ir otra. Mūsu darbinieki ir informēti par notiekošo industrijā, un industrijas darbinieki iegūst akadēmiskās zināšanas. Tas arī dod alternatīvu ienākumu avotu universitātei, kas kļūst arvien nozīmīgāk. Augstskolām ir jāmeklē iespēja pozitīvi ietekmēt vietējo un valsts ekonomiku, piedāvājot iespējas studentiem, kuri savādāk nespētu iegūt kvalifikāciju. Tā ir daļa no jebkuras labas universitātes uzdevuma. Kā pasniedzējiem man patīk apmācība darba vietā, jo tā ir elastīga un patstāvīgi mainās. Tā palīdz man veikt manis paša pētījumus, jo esmu informēts par nozares attīstības tendencēm. Tā ir daļa no manas pētnieciski informatīvās apmācības. Tas ir arī izaicinājums, jo mana loma ir mazāk saistīta ar eksperta lomu, bet vairāk ar padomdevēja lomu, kas man patiešām patīk. Es varu izmantot jebkādas pieejamās metodas, lai sazinātos ar studentiem un strādātu ar viņiem saskaņotos laikos, par ko iepriekš esam vienojušies. Nevis esmu pakļauts stingriem grafikiem. Es domāju, ka tas attīsta akurāta darba kultūru iestādē, un tā būs pozitīva lieta augstskolām.